Sirsnīgs sveiciens no Kauguru bibliotēkas dārza, kanāla TV Jūrmala skatītājiem un visiem vasaras baudītājiem. Tikpat raips kā šī vasara ir arī bibliotēkas pasākumu klāsts augustam. Mazākos grāmatu un vasaras viesus gaida ciemos Jūrmalas centrālās bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļa. Katru ceturtdienu pulkstens 12. būs Ievas darbnīcas, kurās 8. augustā darināsim groziņus, 15. augustā origami kaķīšus un 22. augustā svečturus burciņās. Pasaku istabā visu mēnesi varēs aplūkot mākslinieces Guntas Zaļaiskalnes izstādi Kāposta lapa. Bulduru bibliotēka aicina bērnus 15. augustā pulkstens 11. uz radošo darbnīcu lasīt prieks vasarā. Tāpat visu augusta mēnesi varat paspēt apmeklēt bibliotēku, lasīt grāmatas, vērtēt un krāt uzlīmes. Mēneša beigās čaklākos lasītājus gaidīs pārsteigums. Alberta Kronenbergas Lokas bibliotēka aicina ģimenes ar bērniem uz radošo darbnīcu Zīmē un Rīmē Kronenberga bibliotēkās Lokā. Imanta Ziedoņa ķemeru bibliotēka aicina ģimenes ar bērniem līdz 3 gadu vecumam 14. augustā pulkstens 10:30 uz Mazuļu rītu. Pasākumu jauniešiem un pieaugušo auditorijai. Jūrmalas centrālā bibliotēka aicina 2. augustā pulkstens 11. uz grāmatu saņemšanu no Japānas vēstniecības Read Japan projekta ietvaros. 16. augustā pulkstens 16. saruna ar Baibu Baikovsku par grāmatu Elfa suns, ne cilvēks. Jūrmalas centrālās bibliotēkas bērnu un jauniešu nodaļā 9. augustā pulkstens 17. Dungeons and Dragons spēļu vakars un 23. augustā pulkstens 17. Āzijas kaligrāfijas klubiņš aicina izmēģināt savu roku hieroglīfu rakstīšanā un to izprašanā. Kauguru bibliotēka 7. augustā pulkstens 17. rīko tikšanos ar maizes cepēju Normundu Skauģi. Maize – tavs spēks. Alberta Kronenbergas Lokas bibliotēkā 29. augustā pulkstens 16. Pētera Upīša ekslibru izstādes atklāšana. Ikvienu apmeklētāju iepriecinās arī daudzveidīgais izstāžu klāsts. Jūrmalas centrālajā bibliotēkā līdz 30. augustam ir aplūkojama Jūrmalas mākslinieku biedrības mākslas darbu izstāde Vasaras kolāža. Alberta Kronenbergas Lokas bibliotēkā līdz 23. augustam mākslinieka Antona Vaivada izstāde Dabas ainavas. Imanta Ziedoņa ķemeru bibliotēkā līdz 30. augustam būs izstāde Ziedu instalācija. Saulainu vasaru visiem jūrmalniekiem vēl kanāls TV Jūrmala un Jūrmalas centrālā bibliotēka. Gaidīsim ciemos!